Man padomā ir dažādas programmas tavu mērķu īstenošanai, lai tev vingrošana mājās būtu viegla un efektīva. Mēs sāksim ar pirmo vingrinājumu programmu iesācējiem. Tā derēs ikvienam. Man palīdzēs Inese. Čau. Esi gatava? Protams. Aiziet! Sāksim ar muguras pastiepšanas kompleksu. Vispirms pastiepies taisni. Iestiep savu muguru, mēģinot palielināt attālumus ar muguras kriemeļiem un ribām. Pildi šo vingrinājumu pāris reizes. Tad pastiepies sānis. Gurni stāv uz vietas. Pildi vingrinājumu tik ilgi, kamēr sajūti iestiepumu. Tad noliecoties lejā, atbrīvo mugurkaulu, paliec rokas zem ceļiem, atbrīvo muguras vidusdaļu, atbrīvo sprandu, notur to, kamēr jūties iestiepta. Tad lēnām atgriezies sākuma stāvoklī un atkārto vingrinājumu. Šī bija muguras izstaipīšana. Tālāk sekos iesēdieni. Kājām plecu platumā, rokas tur līdzsvaram un ar gurniem virzoties uz aizmuguri, ievērojot, ka ceļi neiet pāri pēdu pirksgaliem, ieelpojot laidies lejā, uz izelpu celies augšā. Pēc tam izstiep kājas. Var pieturēties pie sienas, ja tev grūti noturēt līdzsvaru. Un pēc tam otru. Tie bija iesēdieni. Turpināsim ar pumpēšanos. Tas ir lielisks vingrinājums ķermeņa augšdaļas nostiprināšanai. Rokas plecu platumā, ielpo, laidies lejup, uz izelpu celies augšā. Necenties iztaisnot elkoņus līdz galam. Kad nogursti, atpūties. Izstiepies, jūti jaunu spēku pieplūdumu un turpini atkal. Atkal atpūties. Šī bija pumpēšanās. Turpināsim ar muguras nostiprināšanu. Apgulies uz vēdera, rokām gar sāniem un kāju pirksgals sever uz iekšu. Lēnām atcelt ķermeņa augšdaļu no grīdas un laidies leju. Elpo tā, kā tev ir ērti. Izpildi vingrinājumu lēnām, nesteidzoties un plūstoši. Pēc tam piecelies četrāpus un izstiep muguru. Šo vingrinājumu sauc par kaķa kūkumu. Muguras vidusdaļu pastiep uz augšu, tad iztaisno muguru. Vēlreiz pastiep, nesteidzoties un iztaisno. Un iztaisno. Šī bija muguras nostiprināšana un kaķa kūkums. Turpinājumā vingrinājums kāju muskuļiem. Pacel kājas augšā. Ja tev ir grūti noturēt taisnes, var ieliekt ceļos. Un vēr vaļā un ciet. Pārāk daudz neaizkavējoties katrā no pozīcijām. Un pēc tam izstiep kājas. Apsēdies, saliec pēdas kopā, pievelc sev tuvāk un mēģini ceļus novirzīt tuvāk grīdai. Sajūt iestiepumu. Šis bija vingrinājums kāju muskuļu trenēšanai. Un turpinājumā vingrinājums presītei. Šis ir klasiskais preses vingrinājums un es pastāstīšu, kā to veikt pareizi, lai nenodarītu sev pāri un lai vingrinājums būtu super efektīvs. Tātad galvas aizliec tikai pirkstu galus, izvērs elkoņu sānis, ieelpo un uz izelpu celies augšup. Lēnām laidies lejup. Galvenais nevērt elkoņus uz iekšu.
Vēlreiz pārliecinies, ka esi pareizi saķēdējis rokas aiz galvas. Iedomājies, ka tev zem zoda atrodas liels apelsīns. Tas ir nespiedz zodu klāt pie krūšu kurvja. Un, kad esi nogurusi, atpūties, pievelkot ceļus klāt pie vēdera. Šis bija presīts vingrinājums.